Man šeit visas mīļas vietas. Iedomājies, šeit bija pasēdēt agrāk. Mēs mēģinājumus laikā skrējam atpusties. Tur pie lauvām. Es tas lauvas atceros no skolas laikiem. Tas skaptevē, kur es tur spēlēju kaut ko piedalos un skatījos koncertus. Tas ir, es domāju, ka bērnudārzā visam ir kaut kāda vietiņa un vispār visi mīl šo vietu. Ko viņš nestrādā? Agrāk rūpnīcas iedeva tādas biļetes uz egli, jaungada eglītes. Tad bija tur izrādē un tad visi ar salavēci tur priecājas. Un es redzēju, kas tas bija, Kakis vārda ņau, laikam, vai nē. Es neatceros nosaukumu jau. Es pēc tam spēlēju šajā izrādē. Un tas bija uz jumta. Skatuves bija uzbūvēts jumts. Jānis Ķeķakārs spēlēja galveno lomu. Un es nevaru saprast vienu. Kur viņi lika māja? Jumts ir, mājas nav. Kā tad tā? Un tas jautājums man visu laiku mocīja. Ļoti ilgu laiku. Es nekad nedomāju, ka es strādāšu teātri, nekādu mūžu. Es pavisam citu ceļu sev izvēlējusi. Pirmā darba vieta bija skaitīšanas centrs, vai kaut kā viņš saucas, es jau neatceros. Un man bija draugi, kuri apmeklēja teātra pulciņu. Un viņi katru gadu braucā iestāties kaut kur tur. Protams, kā Maskava vai tur Leņņģerāda tur es biju. Tā kā šis laiks sakritā ar manu atvaļinājumu, tad es viņam pievienojos un braucam kopā. Kamēr viņi tur gāja uz turiem, man aicināja uz provēm, uz filmu. Filma tā izgāja, viss kārtība. Bet es izgāju proves un gandrīz papildināju filmu, bet, kad viņi pateica, ka tās būs garš laiks tāds, es domāju, Johaidu, kā tā? Man taču vajadzēs iet prom no darba. Es ļoti atbildīgs cilvēks, es nevaru pamest, tikko pēc skolas man pieņema un uzreiz pēc gada es eju prom, nesmuki, ļoti nesmuki. Nē, es atteicos. Un tā turpinājās apmēram 4 gadi, kad mana labākā draudzene iestājas augstskola, teātra, tur mākslas augstskola. Ja mana labākā, ko nav neviena man skumja, es nākam gadu aizbraucu un arī iestājos. Ļoti viegli. Kādu pabeidzu, protams, man variantu nebija, kā tikai atgristies Rīgā. Un te aizgāja prom viena Krievu trupā aktrise, uz pensiju, Soņa tāda. Un viņa vieta bija konkurss. Toreiz bija konkursi, kļūt uz teātri. Sākumā es spēlēju, man bija visas lomas galvenais tur. Pelnušķītes, ikstītes, sniegbaltītes. Bija grūti, tāpēc, ka viņas gandrīz ļoti līdzīgas. Tagad man vairāk ir raksturu lomas, un man tas ļoti patīk. Ļoti es varu izvilkt no sevi visādas krāsas un viskās. Un dzīvajā plānā un ar lēlēm. Protams, ka visas lomas man ir ļoti dārgas un ļoti mīļas. Ot tā.